Tā tad laba diena visiem puiši meitenes. Nu redziet, šitā ir sanācis šobrīd. Klausaties, gribēju uztaisīt video Open Games un vistiņas. Open Games un vistiņas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vakar paskatījos strīmu. Tur par kaut ko bija palaidis strīmu šis, bet laikam nekad es nebiju. Nu redziet, kā griezti ir visi. Griezti ir gatavi, rekur. Rekur visi griezti ir gatavi. Lūk. Tā kā tagad visi pārējie darbi no augšas, no ārā, no reku pa grīdu, bet ar grieztiem viss ir ok. Nu lūk, tātad Open Games un vistiņas. Palaidis bija strīmu. Un es nekad viņa strīmā laikam īsti nebiju līdis. Es tur daudziem citiem biju strīmos kaut ko komentējis, bet Open Game'am nebiju laikam. Un vakar nolēmu pakomentēt. Un tad, ko es tur ieraudzīju? Iedomājieties, es dažas dienas atpakaļ, kā es teicu, jā. Tad Open Games ir tas, kurš sludina, nu tā, lielos vilcienos, var kā saka, lai būtu vienkārši, jā. Viņš, nezinu, māca, ka jaunā derībā, nu, ir vai pastāv, vai kā sauciet, kā gribiet, 10. tiesa, ja? Tas ir viens. Otrs, vēl man ir tāda pretenzija, kur arī lūdzu parādiet man, ja? Ok, nāciet, parādiet man jaunā derībā, kur ir runa par draudzēm ēkā, draudžu ēkas. Pastāstiet lūdzu man par sapulcēm draudžu ēkās, kur jaunā derībā Jēzus ir pateicis, cik lielai telpai jābūt, kāds tornis, kāds jumts, kas tas, kur ir jaunā derībā. Jēzus iedevis visus izmērus un pateicis, vat šādās telpās jums būs nāk kopā un tīri piri, ja? Lūk, izstudējot, izpētot visu, mēs redzam, ka viss notika pa mājām. No vienas pilsētas gāja uz otru, satikās mājās, sludināja mājās, tad tās bija mājas draudzītes, vai draudzes, vai draudzītes, bet tas bija mājās. Lūk, puišu meitenes. Tā nesen viņam bija kaut kāds arī video, tur kāpēc vajag nākt biežāk uz draudzi, ja? Es, protams, nepaskatījos, bet uzreiz varu pateikt, ja, kad uz draudzi vajag nākt biežāk, lai, nu, saprotiet to domu, es taču arī neesmu muļķis, vai ne? Kāpēc tas viss ir? Lai varētu biežāk un vairāk, nu, dabūt ziedojumus, jo jums ir jāsaprot. Ja? Jums ir jāsaprot, kas zem tā visa slēpjās. Paskatieties visas draudzes, draudžu ēkas, ja? Mācītāji, kas nestrādā, kas saņem algas no baznīcēniem. Ja? Bībelē neskapēc visur ir otrādi. Mēs redzējām, kur visi viņi strādāja. Visi viņi paši pelnīja sev. Un tad vēl ziedoja tur citiem. Un katrā gadījumā bībeliski mēs redzam, kad sludinātāji arī strādāja, apustuļi. Darīja savu fizisko darbu, pelnīja dienišķo maizīti un nesēdēja nevienam uz kakla. Lūk, puišu meitenes, tā kā tāda situācija ir, un kāpēc es nosaucu Open Games un vistiņas, ja? Taču vakar tajā čatā tur, amen, Sandra Balčūne, vislielākā kluksta ir šitā te, tā Sandra Balčūne, to bildi nav ielikta, bet, nu, un pārējās kādas itām, kam tur bija bildes, amen, mācītāji, amen, mitrumiņš, kā saka, jau žemokraja, nu kā tajā vienā Krievu filmā bija, vai ne, jo te jau bez humora un bez sarkasma atkal nevar, ja, bez humora un sarkasma nevar, tāpēc pastieties, kas tur notiek, ja, viņš var jebkuru purkšķi, teiksim tā, piedodiet, palaist, ja, un uzreiz, jā, mācītāji, jā, amen, malacis, jā, pareizi, jā, vakar bija viss, jā, amen, tad ko tas nozīmē? Kad šīs sievietes, šīs vistiņas, ja, viņas visas ir pieviltas. Un es pieļauju domu, ka zem daudziem latviešiem viltus visiem, kā es teicu, parianci žauneri, paskatieties. Ja jūs redziet, ka tur jā, amen, es piekrītu, es pieņemu, jā, amen, tad šie cilvēki vienkārši nelasa Bībeli paši. Te ir atbilde. Viņi klausās, viņiem tas patīk,
tas džeks no priekšas rullē tā, kā viņam vajag, jo Bībele to nosauc, runās tā, ka klausītājiem patiksies ausis svils, un viņi uz turien gribies iet, un pariances smaids, un labestība, un šitas, tas, un šarms. Taču Bībele ko pasaka? Sātans nāk kā gaismas eņģelis. Mīļie cilvēki, parādiet man, kur ienāk pariants drūms, tā es jūs tagad piečakarēšu, klausties manu viltus mācību, ja, un šitā un tā, ja. Nu takšu nē, amerikāniskais Joel Ostina smaidiņš, uzstudētais, iestudētais, viss šis amploā, šis tēls, Sātans pie viņa ir strādājis, ja, un redziet, kāds pariants ir uztaisīts, un žauners. Un te arī Open Games. Es ilgi un domāju, nu varbūt kāds beidzot Latvijā ir normāls džeks, jāpaseko viņam, kas ko kā, jā. Tauta mīļie, lūdzu, visi viņi ir nākuši no kaut kādām, iespējams, no, es nezinu, Rema, Šmema, Bema, no kā tās visas skolas, no kājas aug atkal no Amerikas, no sātana zemes, no sātanistu zemes, no Amerikas, jā. Viss tas Latvijā ir ievazāts no turienes. Un tās sievietes un vīrieši, kuri paši nelasa Bībeli, neviens neko nepasaka pretī, neviens neko riktīgi neapjautājās pareizos jautājumus, come on, parādi, kur tāda mācība ir Bībelē, kāpēc jādara tas, ko tu mums stāsti, nepatiesību, melus, kāpēc tu šitā, kāpēc tā, kur tas ir Bībelē, nē, es to nepiekrītu, tas tā nav, lai arī cik tu skaisti tu runātu un smaidītu un būtu skaistas studijas. Mīļie cilvēki, mēs visu esam Sātans mūs visu ir pievīlis un paņēmis, un vienkārši es redzu, ka šī paudze, gan mana, gan jaunāki, kas tur visur šitie iet, jā, visi ir tādi, kad tev no priekšas iebaros da jebko, un tu tikai amen. A Bībelē puse no tā visa nav rakstīts. Un paši viņi nelasa, ne sievietes, ne vīrieši nelasa un nestudē.